Labdien, cienījamie auditorija! Es noteikti esmu pārliecināts, ka Latvija iet uz bankrotu, bet tādā plašākā tomēr nozīmē. Pirmā lieta ir valsts parāds. Ja? Būsim arī godīgi. Latvijā tas ārējais parāds nav baigi liels. Ja? Bet mani, kā nodokļu maksātāji, ka cilvēki, kurš grib Latvijā dzīvot un arī audzināt bērnus, biedē tā tendence. Tāpēc, ka vēl pirms pusotra gada ministrs Ašerādnis mums stāstīja, ka valsts ārējais parāds ar laiku nostabilizēsies zem 40% no mūsu IKP. Tagad iznāk informatīvie ziņojumi, par šo runā arī premjere, tas pats Ašerādnis, ka ārējais parāds mums pieaugs līdz 50% no IKP, un arī valsts kase, ka mēs katru gadu aizņemsimies 3 miljardus eiro. Mums aizņemšanas temps ir būtiski lielāks nekā tā naudiņa, ko mēs nākamajos gados atdosim. Nākamā lieta ir budžeta ilgstoši investīciju trūkums mūsu budžetā. Igauņi, piemēram, mūsu tuvākie kaimiņi, ir līderi Eiropā, kuri savā budžetā ieliek naudiņu investīcijām. Tur investīcija var būt dažādas, arī aizsardzība ir daļa no investīcijām, bet atcerēsimies arī par zinātni. Latvijas viss augstākās izglītības budžets ir mazāks nekā Tartu universitātes budžets, respektīvi mēs vispār nedomājam par nākotnes jomām. Otrā lieta noteikti ir valsts ekonomikas pārvaldība. Jā, varbūt tas slikts pašlaik esošais ģeopolitiskos apstākļus piemērs, bet mēs arī no Krievijas būtiski atpaliekam. Tur pirms 20 gadiem lielākie naftas uzņēmumi, gāzes uzņēmumi kotējas biržā. Paskatieties, kādi cilvēki, es domāju, tur 0. gados, arī 10. gados pārvaldīja šos uzņēmumus. Eiropas mēroga profesionāļi. Kas Latvijā? Latvenergo ir biržā. Air Baltics, man nav zināms, kādi tur jaunumi it kā vēl pirms gada vajadzēja kotēties biržā. Tas vienkārši nenotiek. Un trešā lieta, kur jau izskanēja, ir, protams, mūsu demogrāfija. Un es pat pieminētu urbanizācijas zemu līmeni. Ja? Tās suburbijas, kas izauga ap Rīgu, ir milzīga naudas tērēšana vejā. Paldies!